Atveru internetu un virsraksts. Sociālo lietotāji sašutuši. Tautumeitas uz jautājumu atbild krievu valodā. Kādas šausmas? Tagad tas būs galvenais diskusiju temats tuvākajām dienām. Visas pārējās valsts problēmas būs kaut kur malā. Tas ir galvenais, pa ko šobrīd ir jāuztraucās. Un saprotiet, un tieši tādā veidā jūs tiekat āzēti. Un tieši tādā veidā jūsu uzmanība tiek novērsta no patiešām svarīgām problēmām. Es jums gribu izstāstīt vienu stāstu, kas varētu ilustrēt visu šo situāciju. Pāris gadus atpakaļ man ir viena paziņa, kas piedalījās vienā ļoti tādā lielā pasākumā, fórumā Azerbaidžānā. Uz šo fórumu tika uzaicināti arī daži bijušie prezidenti. Tur bija Vaira Vīķa-Freiberga, tur bija Raimonds Vējons, tur vēl bija Egils Levits. Un pie tam tas pats Egils Levits, kas deva ordeņus Lianai Langai, kā viņi te visu apkaro krievu valodu, un viņš arī tāds apkarotājs. Kā jūs domājat, kādā valodā bijušais valsts prezidents Egils Levits runāja ar personālu, kas atradās šajā formā? Azerbaidžānā Egils Levits runāja lieliskā krievu valodā. Ne angļu valodā, krievu valodā. Un tieši tādā veidā jūs tiekat šeit Latvijā uz šiem visiem nacionālajiem jautājumiem āzēti. Visu labi!